Kā saveidot lokas 10 minūtēs? Lai izveidotu lokas, izvēlos Coriolis C2 profesionālo matu taisnotāju ar garām plātnēm un šauru korpusu, jo ar to matus saveidot būs vieglāk un efekts būs noturīgāks. Noteikti pamanījāt šī taisnotāja spoguļgludās plātnes. Tas ir jaunums skaistumkopšanā. Titāna plātnes, kuras ir 10 reizes gludākas par keramiskajām. Ļoti labi slīd, saudzē matus un ļauj iztikt bez veidošanas līdzekļiem. Labu rezultātu jūs iegūsiet jau ar pirmo taisnotāja vilcienu. Lai salakotu matus, vispirms atdaliet 1 līdz 2 cm biezu pirmo matu kārtu. Atcerieties, ka drīkst veidot tikai pilnīgi sausus matus un tīrus matus. Noregulējiet matu tipam atbilstošu temperatūru. Man ir vidēji biezi, normāli mati, tāpēc izvēlos 180 grādus. Smalkiem matiem pietiks ar 150 grādiem. Rupjiem būs nepieciešami 200 grādi. Izveidot perfektu loku ir vienkārši. Satveriet šķipsnu, pagrieziet taisnotāju pa 180 grādiem un lēnām, neapstājoties, velciet to uz leju. Ievērojiet, lai šķipsna būtu gluda un nesagrieztos. Citādi loka neizdosies līdzena. Kad saveidota pirmā kārta, atspraudiet matus un atdaliet nākamo kārtu. Turpiniet lokot. Iesaku izvēlēties plānākas šķipsnes, kuras saveidot būs vieglāk, īpaši, ja to darāt pirmo reizi. Lai ieveidotu priekšējos matus, taisnotāju pagrieziet pa 90 grādiem. Šādi 10 minūtēs ar Coriolis C2 taisnotāju var ieveidot noturīgas un elegantas lokas. Zvaniet un saņemsiet konsultācijas par matu kopšanu un veidošanu.